Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlastībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Sveiciens tev, mammu, kas mūs šobrīd klausies. Šodien ar jums kopā esmu es, Emīlija, un mamma Margarita. Es tiešām priecājos, ka vari šodien šeit būt. Sveika, Emīlija! Paldies, ka uzaicināji mani būt kopā ar tevi šeit šodien. 1. Jāņa vēstulē 5. nodaļas 14. un 15. pantā ir rakstīts: Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Un tāpēc arī mēs iesākumā lūgsim debesu Tēvu, lai viņš arī mūs katru var šajos brīžos stiprināt. Mūsu Tēvs debesīs, mēs nākam pie tevis lielā pateicībā, ka tu tik ļoti mīlēji šo pasauli, ka devi savu vienpiedzimušo dēlu. Un ka tu neesi savu dēlu sūtījis šai pasaulē, lai viņš pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Mēs lūdzam, kungs, arī par šo sarunu, lai tu piepildi savu apsolījumu, kur 2 vai 3 manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, lai tu nāc arī mūsu vidū, un lai tavs svētais gars arī runā uz mūsu katras sirdi, un lai šī saruna arī var būt ne uz tiesāšanu, bet uz glābšanu, kā arī tu esi nācis pasaulē. Pateicamies par apsolījumu, ka svētais gars aizstāvis, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Lūdzam, lai tu atgādini mums arī visu, ko tu esi sacījis, lai mēs runātu tavus vārdus šodien. Un pateicamies arī par tavu apsolījumu pēc miera, un lūdzam pēc tā gan mūsu sirdīs šeit šodien runājot, gan arī katras mammas sirdī, kas šobrīd arī klausās. No sirds pateicamies, ka tu uzklaus mūsu lūgšanas, un es to mums apsolījis. Jēzus vārdā, āmen. Āmen. Šīs epizodes temats ir paklausība mūsu laime. Ne tikai mūsu bērnu laime, bet arī mūsu laime. Kāpēc tā? Kā paklausīt mums pašām un kā to mācīt mūsu bērniem? Par to visu vairāk mēs runāsim tieši 3. daļā Mammas mannā. Taču pirms tam, kā allaž, dzirdēsim sadaļu Mamma mammai, kā arī atbildēsim uz jautājumu Mammu, kā tu spēji palikt Kristū ikdienā. Taču pirms visa tā iepazīsimies ar mūsu šodien uzaicināto mammu. Margarita, vai tu vari mūs ar sevi iepazīstināt, lūdzu? Jā, Emīlija, es priecāšos iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Margarita, kā jau tu teici, jā. Un Dievs man ir dāvājis 2 brīnišķīgas meitenītes, 8 un 11 gadus vecas. Un pēc Dieva tā nopietnāk sāku stiepties, kad gaidīju vecāko meitiņu, jo sāku domāt, cik ļoti bīstama ir mūsu pasaule
un ka es savu bērnu nevarēšu vienmēr pasargāt. Un tajā laikā tika organizēts arī alfas kurs, un mana māsa, kura jau kādu laiku bija kopā ar Dievu, aicināja mani pievienoties. Un pirmais solis tāds bija alfas kurs, kas vēlāk pārauga Bībeles studijās, un kad manai pirmdzimtajai bija 10 mēneši, es kristījos, un tādēļ var teikt, ka es piedzimu kā kristieti gandrīz vienlaicīgi ar savas vecākās meitas piedzimšanu. Skaists iesākums, paldies, ka padalījies. Jā, paldies debes tēvam, kurš mūs no tumsas ved savā brīnišķīgajā gaismā. Slavu viņam par to. Jā. Gribu tev jautāt, kas tev kā mammai ir bijis tāds, ko tu būtu gribējis zināt pirms tam? Pirms tu kļuvi par mammu, jā. Jo tā kā šis ir reizē tev noticis, kā tu saki, tad tas viss droši vien tu būtu gribējis, lai kaut ko jau ātrāk būtu zinājusi. Varbūt var padalīties. Jā, tas, ko es noteikti būtu gribējusi zināt pirms kļuvu par mammu, ir tas, cik liela cīņa ar paša es sākas līdz ar bērniņa ienākšanu tavā dzīvē. Ja to būtu zinājusi iepriekš, iespējams, ka gribētu vairāk cīnīties pati ar savu egoismu, lai pēc tam pieļautu mazāk kļūdu tieši atvases audzināšanā. Bet es nedomāju, ka tam tā līdz galam varētu iepriekš sagatavoties. Jo paldies Dievam, viņš caur katru bērniņu slīpē vecāku, un es domāju arī citu apkārtējo raksturus tieši. Un ziņā ar šodienas pieredzi var teikt, ka pirms vecākās meitas piedzimšanas būtu gribējusi izlasīt pravieša gara rakstus ar padomiem un ieteikumiem bērna audzināšanai. Bet, to es saprotu tikai tagad, un iespējams, ka šādas atziņas man nebūtu bijis, ja es būtu noraidījusi svētā gara aicinājumu atsaukties Dievam. Un es ceru, ka šis te raidījums būs arī citām māmiņām iedrošinājums jau agri līdz ar bērniņu piedzimšanu vai pat vēl pirms tam gaidībās pētīt to, ko Dievs mums ir ieteicis, kādus padomus viņš dod. Jā, āmen. Varu teikt to pašu, ka es arī to būtu gribējis noteikti ātrāk lasīt un pētīt un sagatavoties kā tiešām gudrākais arī cilvēks. Salamana pamācībās ir rakstījis 11. nodaļas 14. pantā, ka, kur daudz saprātīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi. Un Dievs mums ir devis daudz padomu caur saprātīgu padomdevēju pravietu māsu Vaitu, jā. Un tad, kad tu stāstīji šo, arī pieminēju šo vārdu kļūdas, un es domāju, ka es vismaz neesmu satikusi tādu mammu, kura var smaidīgi teikt, jā, viss ir labi, un es esmu priecīga, un man viss sanāk, un atskatoties, es varu teikt, ka nekas tāds traks nav. Neko nepareizi tik ļoti es neesmu darījusi. Parasti ir otrādāk. Un mēs arī ļoti ilgojamies iedrošināt katru tādu mammu, un arī pašu sevi, ka debes Tēvs ir žēlstības Dievs. Un arī Mihas grāmatā 7. nodaļā 18. 19. pantā ir tādi vārdi, kur ir tāds Dievs, kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, jo tev patīk žēlastība. Un tālāk, ka viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, viņš apžēlosies par mums, mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu. Un šis ir tik skaists pants arī bērnu kontekstā, kuri ir lieli jau vai lielāki, ka viņš šīs vainas griezīs par labu. Ja mēs saprotam to pat jau, kad viņam ir 11 gadi, mēs varam lūgt ticībā un ticēt, ka Dievs to ar žēlastību vērsīs par labu. Arī. Jā, mūsu kļūdas izlabos. Jā, tieši tā, tieši tā. Un to pašu mēs varam redzēt savā dzīvē, vai ne? Jo droši vien, ka mūsu vecāki arī pielaid kādas kļūdas, un mēs varbūt citreiz domājam, man tagad ar to jācīnās, bet Dievs to vērš par labu, vai ne? Agrāk vai vēlāk, bet viņš to pārveido. Tu to tā uztver, ja? Ka tā vecāki varēja būt pieļaujuši kļūdas. Es šķiet, ka nekad laikam neesmu vainojis savus vecākus
ka viņi kaut ko būtu darījuši nepareizi audzināšanā. Man kāds draugs, paziņa varētu pat teikt īstenībā, teica, viņam nav bērnu, viņi ir ar sievu nolēmuši, ka viņiem nebūs ģimene. Un tas, ko viņš teica, kāpēc, kas ir tas iemesls, ka viņš nezina nevienu bērnu, kurš nebūtu vainojis savus vecākus par kaut ko, kas ir noticis bērnībā. Traģiski. Traģiski, jā. Un tā ir tā viņa apziņa, bet šķiet, ka laikam tā ir patiesībā egoisma augstākā pakāpe. Jā, ka kāds cits, nevis tu pats, vai ne? Jā, jo vairāk ne tā, ka vainot, tas noteikti nebūtu tas, ko darīt. Jā, vainojot otru. Kā es dzirdēju, kad tu rādi ar pirkstu uz kādu, cik pirksti rāda uz tevi. Vairāk uz tevi nekā uz to otru. Jeb tā tiešām ir. Un, jā, es arī nevainoju nepie kā noteikti savus vecākus, bet tīri tas, ka mēs visi esam cilvēki un visi kļūdamies. Tā ir tā lieta. Jā, mēs pieļaujam kļūdas. Jā, tieši tā. Un izdaram izvēles un nevienmēr tās, uz kurām mūs aicina, vai ne debes tēvs, nevienmēr labās. Jā, bet skaistākais arī Izraēla tautas vēsturē mēs redzam, cik daudz viņi to darīja, liekas, vai ne? Un liekas, kā viņi tā, bet patiesībā mūsu dzīve tik daudz neatšķiras, bet kad Dievs ir klāt tajā visā, un tas ir apbrīnojamākais, kā stāv rakstīts, vai ne, ka Dievs nav cilvēks, jo liekas, es jau sen būtu tādu draudzību pārtraukusi, vai ne? Bet debes tēvs tāds nav, un viņš vērš par labu. Tā kā paldies viņam tiešām par to. Jā, par šo visu domājot, arī noteikti ir ļoti svarīga šī otrā daļa, kas ir māmu, kā tu spēj palikt Kristū. Un kā jau katru reizi, tomēr arī šodreiz atgādināšu mūsu motto Filipiešiem 4.13. Es visu spēju Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Un šodien es vēlos lasīt no grāmatas Laikmetu ilgas kādu citātu no 34. nodaļas. Viņš ir nomodā par tevi, drebošais Dieva bērns. Tu tiec kārdināts, viņš izglābs. Tev nav spēka, viņš stiprinās. Tu esi neziņā, viņš apgaismos. Tu esi ievainots, viņš dziedinās. Kaut arī kungs ir tik liels, ka nosaka zvaigznēm to skaitu, tomēr viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Nāciet šurp pie manis, skan viņa aicinājums. Jēzus tevi un arī mani saprot un dzird, un viņš ilgojas un gaida, lai palīdzētu visos mūsu jautājumos un īpaši arī audzinot bērnus. Margarita, varbūt arī tu lūdzu vari pastāstīt, kā tu spēji vai centies spēt palikt Kristū ikdienā un atsaukties šim viņa mīlošajam aicinājumam. Nāciet šurp pie manis. Jā, man ir godīgi jāatzīstas, ka pati saviem spēkiem es nespēju neko, nespēju panest to ikdienu, kas ir, un cik ātra viņa ir un cik daudzas lietas ir jākontrolē, gribētu teikt, ka man kā cilvēkam gribās kontrolēt šīs lietas ar bērnu audzināšanu un mājas jautājumiem, bet es tās spēju panest ikdienā tikai pateicoties Kristus spēkam. Un praktiski Dieva spēku ikdienā satver jau no rīta, kad eju pie viņa lūkšanā, tam seko kāds lasījums, vai tas ir Bībeles apcerējums vai praviešu gara rakstītais. Un, protams, ka ir arī gadījušies rīti, kad nogurumā nespēju pamosties, un tā diena sākas tikai ar lūkšanu, bet Dievs arī šajās dienās pieliek tur, kur nepieciešams, un gādā gan par mani, gan par maniem mīļajiem. Un šajā gadā esmu arī apņēmusies ar savām meitenēm kopīgi pētīt Bībeli 6 dienas nedēļā. 7. tas tiek darīts dievnamā. Un pateicība debes tēvam, ka viņš ir uzrunājis draudzes bērnu nodaļas kalpotājus, iesākt kādu materiālu, kura ietvaros ir īsi svētbrīžu mirkļi kopā ar bērniem. Un tad mēs ar meitenēm pirms gulētiešanas
noturam šos svētbrīžus, lasot bībeles materiālus un tajos norādītās rakstu vietas. Tādā veidā arī šajos vakaru brīžos esmu atkal kopā ar Jēzu un ar savām meitenēm. Jā, ļoti skaisti, kā tu teici, gan iesākt dienu, vai ne? Un es saprotu, ka tas tā individuālāk, vai ne? Tas ir svarīgi arī pašai būt pie Jēzus, bet arī ar bērniem kopā. Un, jā, man daudzreiz ir bijis tā, ka Dievgars pieskarās tieši tajos bērnu svētbriežos. Un reizēm es pat nevaru viņiem tur atklāt un skaidrot, kas ir tas, ko Dievs man uzrāda, un saprotu, ka tad vienkārši jāturpina lasīt, bet es dzirdu, kā Dievs pieskarās, ja, un atklāja kaut ko no tā, ko es it kā bērniem lasu. Es esmu bieži vien pieķērusi sev pie domas, ka tik vienkārši uzrakstīts, un es līdz tam pat nebiju aizdomājusies. Tā man kā tāda jauna atklāsme caur šīm bērnu stundām, ja? Tas ir brīnišķīgi. Tas tiešām ir. Iespēja, jā, man arī pamatskolā bija gudra matemātikas skolotāja, jo viņi darīja tā, kad visi bija izpildījuši individuāli šo te savu piemēru, tad pirmais atnāca pie viņas, parādīja, viņa pateica, vai ir pareizi vai nepareizi, un ja tev bija pareizi, tad tagad tu būsi tas, kurš ies un pārbaudīs, un ja kāds nesaprot, tad tu skaidrosi. Un tas bija īstenībā tas, kas manī pamodināja vispār pedagoģisko ar visu pārējo, bet ne par to ir stāsts, bet par to, ka mācot īstenībā tas mācītājs, ja tas, kurš māca, pats mācās, un es domāju, cik gudrs ir debes Tēvs, ka viņš radīja cilvēku tā, ka viņš teica, augļojieties, vairojieties, ka jums būs bērni, ka bērni būs tādi, ka viņi sākumā būs mazi, tad viņi augs, ka jūs būsiet viņiem blakus, jums būs viņi jāmāc, bet patiesībā caur to, cik daudz mēs paši iemācamies un apgūstam. Tā kā jā, mēs mudinam noteikti katru censties neplēst garām šos zelta mirkļus, kad būt pie Jēzus kājām kopā ar bērniņiem, jo arī jūs būsiet ieguvēji vienmēr, vai ne? Viennozīmīgi. Jā. Esam nonākuši pie pēdējās, 3. daļas, kas ir mammas manna. Un atceramies, ka 40 gadus Dievs katru dienu savai tautai dāvāja mannu no debesīm. Patiesībā es tikai tiešām nesen to aptvēru, ka tie bija 40 gadi katru dienu, katru rītu. Un īstenībā arī šodien viņš tāpat katru dienu un katru rītu ilgojas mūs pabarot un sagatavot tai dienai. Pirms saule uzlec, pirms visi darbi ir iekarsušies, viņš ilgojas mums dot šo manas gabaliņu. Un šodien arī kāds manas gabaliņš katrai no mums tieši par šo tēmu paklausība. Kas tad ir paklausība? Ko tā dod? Kam mums ir jāpaklausa? Un kāpēc vispār bērniem ir jāmāc paklausīt mūsu vecāku autoritātei? Visu mēs nevarēsim šodien pateikt, visu mēs nevarēsim atbildēt, un Dievs ir tas, kurš ir skolotāju skolotājs, tāpēc arī aicinām tevi meklēt un atrast šos citātus tieši par paklausības tēmu, arī caur šo linku ej uz Mamma Kristū. Un šie visi citāti, atgādināsim, ir apkopoti no grāmatas Bērna vadonis 1. līdz 30. nodaļai. Bet pirms mēs lozējam dažus citātus par paklausību un lasīsim un pārunāsim tos, mēs varbūt kopīgi centīsimies padalīties kādām atziņām, domām, kas mums likās tādas, ja var tā teikt, nesvarīgākās, bet kas mums tā iekrita tieši pašām lasot šos citātus par paklausību. Es varbūt tādu lieliskāko atziņu pateikšu, ka Dieva likuma ievērošana ir mūsu laimes atslēga. Tas ir tik vienkārši, jo Dievs ir devis mums likumus, jeb ceļa zīmes, lai mēs varētu būt drošībā un laimīgi. Un nepaklausība viņa dotajām ceļa zīmēm mūs var novest līdz avārijai. Gluži tāpat kā ceļa satiksmes noteikumu neievērošana. Un kad mēs iegrimstam grūtsirdībā un kļūstam nelaimīgi. Savukārt paklausība mūs ved uz mūžīgo dzīvību un laimi, uz debesu mājām, kur nebūs ne asaru, ne bēdu, ne sāpju.
Jā, es pilnīgi tev piekrītu, un man patīk, ka tu pieminēji to, ka tas ir tik vienkārši. Bet reizēm nav vienkārši paklausīt, vai ne? Tā ir tā problēma mums. Un, jā, kāpēc tā ir? Kāpēc pret to mēs tā spurojamies, pretojamies mūsu iekšējais, grēcīgais cilvēks, vai ne? Tu jau pieminēji to vārdu ego. Un tam kaut kā nepatīk. Nedarīt to, ko es esmu iedomājusies. Bet bēdīgais ir tas, ka, kad ja mēs sekosim tam, tad gals ir pazušana. Gals ir nāve, jā. Un interesanti arī vēstulē romiešiem 6. nodaļas 16. pantā, tur ir šī doma, ka vai nu mēs paklausam grēkam uz nāvi, vai nu mēs paklausam Dievam uz taisnību. Un interesanti, kad arī 2. Pētera vēstules 2. nodaļā tur tiek stāstīts arī par šiem atkritušiem cilvēkiem, ja tā varētu teikt, un ka ir tāds pants 19. pantā ir teikts, ka apsolīdami svabadību. Un tas ir tas, ka mums liekas brīvība, vai ne? Likuma pārkāpšana ir brīvība. Bet šeit ir tas skaistais, kas arī parādījās šajos citātos, ka brīvība ir paklausot Dieva likumam, jo patiesībā nepaklausot tam, mēs jau neesam brīvi, mēs sevi apmānam, bet patiesībā, kura uzvarēts, kas ir, tam arī viņš paklaus. Un mēs tad vienkārši paklausam grēkam, un kas tad stāvēs grēka, tas ir neviens cits kā vecā čūska un sātens, kurš ir slepkava un kurš to arī, tas ir viņa mērķis priekš tiem, kurus viņš paverdzina. Bet tas pretstats ir, ka mēs pakļaujamies Dievam. Tā kā tas principā ir izvēle nevis par to, vai paklausīt Dievam, vai darīt kā gribu, bet patiesībā kuram paklausīt, jā. Tā arī tāda doma, kas man bija vērtīga. Un vēl ko es kā svarīgu atziņu gribu izdalīt, esmu kādas māmiņu grupas dalībniece, un tur vēl pavisam nesen kāda cita māmiņa izteica atziņu, ka mēs kā pieaugušie vēl mācāmies paklausīt Dievam. Un tādēļ mums, kā vecākiem, jāsaprot, ka arī bērni tikai vēl mācās paklausību. Un tādēļ vēl jo vairāk vecāku pienākums ir palīdzēt bērniem mācīties šo paklausību. Jā, nevis viņu dabūt tagad un uzreiz, vai ne? Jā, tā ir ļoti skaista doma, jo tā ir tāda līdzjūtīga doma. Ir kā dusmojos to bērnu reizēm, kas, protams, diemžēl tā reizēm sanāk. Bet īstenībā, ja tu padomā par sevi un Dieva attiecībām, vai tur nav līdzīgi kādreiz? Ir. Jā, tiešām ir. Un te tu arī pieminēji to, kas te arī bija, ja ir jautājums, kāpēc bērniem mācīt paklausību, jo šāds jautājums patiesībā mūsdienās īpaši var rasties, jo tā nav tāda populāra lieta vispār, pasaulīgos padomos, jā. Kāpēc vispār ir jāmāc paklausību? Un te bija tas, ko tu arī minēji, es jau nolasu gan daļu no citātu, vēl neesam izlozējušas, bet par to, ka paklausība vecākiem, bet pie paklausības Dievam. Jā. Un tas ir tas svarīgākais, jo mēs jau ilgojamies bērnus darīt par Dieva bērniem, lai viņiem mācās paklausīt Dievam. Un mēs viņiem esam Dieva vietā, un ja viņš šo mehānismu, ka es kaut ko gribu, bet es daru tā, kā mamma grib, vai tā, kā tētis grib, šis mehānisms, smadzenēs izveidojas, tā teikt, neironu ceļš, kas pēc tam vienkārši viņiem atvieglos šo ceļu, kā pretstatā, kā te arī bija teikts, ka tā ir lielākā cietsirdība īstenībā izdabāt viņu vēlmēm vienmēr. Tā kā, jā. Jā, es esmu pie šī citāda vēl atzīmējis, ka ja šāda uzticība, paklausība vecākiem rodas jau bērnam, tad visticamāk tāda radīsies vēlāk arī pret Dievu, kā pret autoritāti, daudz augstāku par vecākiem. Jā, tieši tā. Un vēl viena svarīga lieta pie šī, kad ir svarīgi, protams, atcerēties, ka mums ir disciplīna, bet tā ir mīlestībā. Un tad daudz, kur arī parādījās savaldībā, jo paklausība kaut kā asociējas ar kaut ko tādu striktu, dusmīgu, pateicu un viss, bet īstenībā, kad nē, tā skaistā paklausība ir stingri, jā, bet ar mīlestību. Un man patīk, ka tur bija uzsvērts, ka bērnam ir jāsaprot, ka viņš tevi mīl, un ka patiesībā otrādā, ka tu viņu mīli. Tas bija tas, ko es domāju, ka tu viņu mīli. Un man ļoti patika, kā viena arī sieviete, kurai arī
daudz bērnu, tā es gribētu teikt, man liekas, kādi 5 vai 6, un viņi arī ir viņus mājskolojas un tā, un viņi arī, sniedz lekcijas par bērnu audzināšanu, un viņa teica, un tu pieeji pie bērna, kad viņš kaut ko ir ne tā izdarījis, un tu pasmaidi, un tad tu sāc runāt. Un tad viņi saka, ko pasaka šis smaids? Smaids saka, es tevi mīlu. Un man likās, cik interesanti, ka tu ir rāties, tu smaidi, bet nav jau rāšanās. Tas ir aicinājums paklausīt, un cik svarīgi to paklausību mīlestībā, ka tas arī iet roku rokā, kā teica arī šī uzticība vecākiem, pēc tam uzticībā Dievam. Tad tagad arī izlozēsim vēl kādus citātus, kurus tad arī nolasīsim pilnā versijā. Bērnam parasti atļauj 2 vai 3 gadus valdīt pār saviem vecākiem, kas atturas disciplinēt viņu, domādami, ka bērns ir pārāk mazs, lai viņam mācītu paklausību. Bet visu šo laiku mazajā būtnē arvien vairāk nostiprinās paša es, un tas ar katru dienu padara vecāku uzdevumu iegūt kontroli pār bērnu arvien sarežģītāku. Patiesībā šis citāts sasaucās ar mūsu jau iepriekš izskanējušo tēmu tieši par pirmajiem dzīves gadiem, cik tie ir svarīgi patiesībā, un tur arī, kad runājām ar Māju, tad izskanēja šī doma par to, ka bieži ir sajūta, ka viņš ir par mazu un ka vajag pagaidīt kādu laiku un tad jau to darīt, bet īstenībā Dievs mums dod šo padomu, ka nē, ka tieši otrādi. Un patiesībā man liekas, tas atkal tas, ko mēs jau minējām, šis paša es, ka īstenībā šī paklausības lielākā cīņa ir ar šo paša es, gan mums, gan arī tam bērnam, un tāpēc jo ātrāk, jo labāk. Tā ir viena doma šeit. Jā, es vēl tādu pārdomājot, domāju, būs grūti iemācīt paklausību pusauģu gados. Jā, un īstenībā paklausību, kā jau es arī minēju iepriekš, mēs mācāmies vēl joprojām, vai ne? Un ja līdz tam galvenokārt tiek izdabāts savām vēlmēm, savam paša es, tad ir ļoti grūti pēc tam šo te paklausību lielākai autoritātei iemācīties. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi sākt jau ar kaut vai ar zīdaiņu vecumu, vai ne? Jā. Lai tā būtu par svētību pašam bērnam. Tieši tā. Jā, un tas noteikti nenozīmē reālajā dzīvē, ka viņš raud un mēs viņu atstājam ar netīru pamperīti, lai viņš raud stundām un mācās, kad nav viņa griba, vai ne? Noteikti nē. Bet no otras puses reizēm ir tā, ka zīdainītis, viņš raud pēc kaut kā, kas ir, kur viņš pieprasa konkrēti tavu uzmanību brīdī, kur tā uzmanība var būt vajadzīga vecākajam bērniņam, pievērsties. Un tad jau arī var tam maziem teikt tādu vārdiņu pagaidi, vai ne? Kas arī ir tīri, es nomākšanu, ja tā varētu teikt, ka var arī gadīties pagaidīt, līdz mana vēlme būs apmierināta, jā. Man arī interesanti liekas tās beigas citāta, ka tas padara vecāku uzdevumu. Tad ir jautājums, kāds ir vecāku uzdevums? Iegūt kontroli par bērnu. Un ka tas, ja tas nenotiek ātri, tad tas padara to arvien sarežģītāku. Tas tā baisi skan. Ļoti īstenībā, ka mēs gribam kontrolēt un tā brīvā grība, vai ne? Mēs to apspiežam. Un kā tad ar to paliek? Jo tur vēl var, man liekas, iet tālāk. Dievs taču katram ir devis brīvu gribu izvēlēties, ja? Bet mēs jau šeit vairāk šo te kontroli gribam iegūt, lai vadītu viņu pareizā virzienā, pa pareiziem ceļiem. Ne jau tāpēc, lai liektu viņam kaut ko izvēlēties, un šo izvēli jau viņš izdarīs vēlāk pats. Bet mēs vismaz būsim rādījuši un mācījuši tās ceļa zīmes, pēc kurām vadīties, kas ved uz to laimi. Jā, kas ir Dieva likums. Dieva likums, jā. Jā, 10 baušļi, protams, pamatā. Un man liekas ļoti jauks arī padoms kaut kur citur, vai tas darbos ir, ka, kad bērns kļūdās, tad ņem bībelē un izlasiet kopā šai konkrētai kļūdai kādu raksturvietu. Mums pašlaik aktuāls var atklāt ir sišanas periods, un mūsu pamatojums bībelē pret to ir tev nebūs no kaut.
Un tur ir runa par kaušanu, ka tev nebūs kaut, tev nebūs kauties, un tad mēs to arī kopīgi cenšamies atcerēties. Jā. Jeb šādi tas praktiskā veidā notiek, kā teikt, šīs ceļazīmes mēs viņas atgādinām. Jā. Un šī kontrola patiesībā, es domāju, arī ir svarīgi saprast, ka bērns nespēj vēl sevi kontrolēt. Viņš nesaprot arī, kas notiek viņā šie te grēka impulsi, ka tas ir grēks, ka tā ir grēka. Tas taču vienkārši kā viņš jūtās, vai ne? Jo tas nāk no iekšas, un tāpēc arī mēs viņam mācam atpazīt, kas ir grēks, un ka, tāda tā sirsniņa ir kopš Ādams un Ieva arī nepaklausīt izvēlējās, nekas jauks tur nav iznācis, un ka mēs savukārt tad cenšamies to pretējo ceļu, un īstenībā, ka mēs cenšamies kontrolēt to, grēcīgo dabu, ja viņu apspiest, cik iespējams tajā bērniņā. Bērnībā, jā. Jā, es domāju, ka mums ir laiks vēl kādam citātam. Šoreiz tu. Labi. Kas mums izvilksies? Citāts skan šādi. Vecāku vārdam jābūt likumam. Bērniem, kas atrodas jūsu uzraudzībā, vajadzētu iemācīties pakļauties jums. Jūsu vārdam vajadzētu būt viņu likumam. Citāta beigas. Runājām par Dieva likumiem, vai ne? Ka tie ir tie, kas ir mūsu dzīves likumi un ko mēs arī bērniem mācam, bet ka bērniem par šo likumu izpratne veidojas, ka mūsu vārdi ir viņu likums. Viegli tas nav, vai ne? Varam sākt ar to. Tas nav, jā. Zinu, es šo atziņu, manuprāt, gribētu skatīt tā kā vairāk citātu gaismā, proti, ka vecākiem ir jāiemāca bērniem pakļauties, un svarīgākais, manuprāt, ir tas, kā to vajadzētu darīt. Jā. Jā, un nākamie 2 citāti, kas ir tajā materiālā, saka, ka tas ir jādara ar laipnību, kas pārliecinās par vecāku mīlestību un nezaudējot savaldību. Jā, un abos gadījumos tas ir jādara ar noteiktību, jeb stingri un nosvērti. Un vēl, kas man arī ir, ka Dievs saka, tev būs un tev nebūs, vai ne? Un arī Mateja 5.37 ir rakstīts, bet jūsu vārdi, lai ir jā un nē. Un ka tā viedokļa mainīšana ļaus bērniem domāt, ka vecāku domas var mainīt kādi ārēji apstākļi, un kas var novest pie šīs nepaklausības. Jā, un arī pie dīkšanas, spēlēšanas uz jūtām un vispārējā, ko viņi ļoti ātri saprot un iemācās, vai ne? Jā, man arī pie šī tieši par likumu. Protams, mums arī droši vien pašiem arī citādos bija teikts, ka mūsu dzīves vadmotīvam ir jābūt tā saka tas kungs, un tāpēc mums ir vispār pirmkārt jāiepazīstas ar Dieva likumu. Jeb katru dienu studējot Dieva vārdu, pamaz drusciņam, arī veido šī izpratne, kāds ir Dieva likums, un tad arī mums tas palīdz labāk saprast, kā tad mums izturēties pret bērnu vispār, vai ne? Un par šiem likumiem man nāca prātā vispār Bībelē, kur ir likumi. Tie gan ir valsts likumi, bet man nāca prātā Daniela stāsts, kur ķēniņš bija Danielam īstenībā draugs, un viņam patika Daniels, bet atceramies, viņš tika apmānīts, varētu tā teikt, un viņš pieņēma likumu, ka tas, kurš nepielūgs viņu, pielūgs ko citu, tiks iemests lauva bedrē. Un tad viņš atklāja, ka tas ir Daniels, viņa mīļais draugs, bet šie te cilvēki, kas viņu bija apmānījuši, saka, bet likumu nevar mainīt. Un likumu nevarēja mainīt. Un tas daudz viet arī likumdošanā, vai ne, Bībelē parādās arī Esteres laikā, vai ne, kur nevarēja atcelt, nevar atcelt. Un tas ir tas arī viena svarīga lieta, kas skar šos mūsu vārdus, ko es nedaudz ar nopūtu saku, jo tas tiešām reizēm mēdz būt izaicinoši, bet ir vārds konsekvence, ka tas, ko mēs pateicām, te arī tālāk bija teikts, tā ir arī jādomā. Ka reizēm mēs pasakam kaut ko, un arī citā vietā bija teikts, mēs pasakam, un tad mēs aizmirstam. Vai mēs liekam viņiem kaut ko izdarīt, un mēs aizmirstam. Un viņi iemācās arī, būtībā mācās nepaklausīt, jo nekas jau nenotiks, ja es nepaklausīšu. Tā kā jā, un tas ir arī, es to pie sevis pieķeru, ka labāk paklusē,
Tā tīri praktiski brīdiņu padomā, vai tiešām es tas, ko teikšu, ir tas, ko es domāju, ka būtu jāsaka, un ka tas, ko es arī varēšu izpildīt. Ja? Arī daudz dzirdēts, vai ne, kur tur mēs tur izsauksim tev policiju, vai tu izsauks policiju tiešām, vai tu tāda variantu apsver, tad nesaki to, ko tiešām neizpildīs, vai ne. Vai arī mēs tev atstāsim mājās, bet vai tu tiešām vari atstāt mājās, tā bērns jau arī sāka šīs lietas tā kā, filtrēt un izjust. Tā kā, jā, tas nav viegli, bet es domāju, ka šis klusuma brītiņš pirms padomāt, tas var arī palīdzēt tajā. Un vēl kāda mamma man arī nesen teica, ka mūsu šīm prasībām ir jābūt saprātīgām. Jo reizēm mēs par kaut ko jau pasakam, kad, visu tev būs tā un tā un tā. Pēc tam tu padomā, vai tad viņš tiešām kaut ko tādu izdarīja, par ko būtu, tā teikt, tādas sekas jāpiemēro. Un jā, tāpēc ir svarīgi tiešām pašām padomāt pirms sakām, jā. Jā, man liekas arī vēl, ka likums ir saistīts arī ar sekām, vai ne? Jo kā mācīt šo paklausību, likuma pārkāpšana vienmēr ietver kaut kādas sekas, un tas man arī liekas tīri praktiski, ka mums ir jābūt kaut kādai seku sistēmai mājās, kas arī, kā te bija teikts, ar nopietnām pārdomām, daudz lūgšanām, apsēsties izcilā gadījumā, kuram tas iespējams ar dzīves draugu un saprast, ko un kā mēs darīsim gadījumā, ja tas likums tiek pārkāpts. Jā, man šo vajadzētu arī pārdomāt un ieviest pie manām lielajām meitām. Jā, man pie mazajiem arī, jo brīdi ir kaut kas, un tad tu saproti ar laiku, ka tas vairs nedarbojas. Ir jādomā kaut kas cits, un liekas, bet nav jau tāds, kur tu izlasi tāds sarakstīņš vai ne, un izvēlēsies, kuras sekas mēs darīsim. Nav īsti, un liekas, tā apmēram no senākiem laikiem, vai kā liekas nopērt, pēriens, tas ir vispār, un citur vai raksta, ka tas ir pēdējais. Bet tad liekas, bet kas ir pirms tam, vai ne? Bet debes tēvs ir teicis, ja kam trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no tēva un tēvs dos. Un ja mēs ar nopietnām lūkšanām pārdomām, varbūt tas nenāks mums vienā dienā tā doma, ko darīt, bet varbūt tā būs nedēļa, kur mēs nopietni par to lūksim, bet neatlaidīsimies, neatstāsim šo jautājumu, jo kā citādāk mācīt paklausību, vai jautājums. Kā citādāk, jā. Jā, tieši tā. Es domāju, ka mums ir laiks vēl vienam pēdējam citātam. Lai jūsu pūles ir lēnprātīgas, bet pastāvīgas. Bērniem jāmāca, ka spējas viņiem ir dotas, lai godātu un slavētu Dievu. Šim nolūkam viņiem jāmācās paklausības mācība. Tās ir citādi beigas, un, manuprāt, šeit tiek atklāts, kāpēc jāmāca paklausība. Proti, Dievs dod spējas, lai tās tiktu lietotas Dievam par godu un viņa slavēšanai, nevis saviem ceļiem un iegribām. Paklausība palīdz īstenot šo mērķi un izmantot talantus tieši Dieva godam. Un man vēl pie šīs te sadaļas, kāpēc jāmāca paklausība, kurā bija atrodams šis citāts, uzrunāja, ka bērna nākotnes labklājībai ir vajadzīga laipna un mīloša, bet stingra disciplīna, jo šī mācība, šis padoms ietver, ka laipnība un mīlestība ir veids, kā audzināt bērnus. Tā ataino Jēzu, kāds viņš bija, ir un arī būs, un kā viņš mūs laipni un mīloši audzina ikdienā. Tā arī mums ir jāatspoguļo Jēzus audzinot savus bērnus. Jo gan mēs, gan Jēzus vēlas, lai mūsu bērni ir laimīgi un drošībā ne tikai šeit, bet mūžīgi. Jā, tā tiešām ir. Un Jēzus ir mūsu skaistais paraugs, Jā. Kā mums līdzināties un no kā mācīties mums, vecākiem pirmkārt. Un pēc tam bērniem caur mums mācīties arī viņiem. Jā, un šeit arī pēdējā sadaļa bija par to, ka Jēzus arī bija bērns, un viņš arī bija paklausīgs. Un tas ir arī vēl viens, tā teikt, arguments, ko mēs varam saviem bērniem teikt, ka tu esi kristietis, un tu esi nes Jēzus vārdu, un viņš, kad viņam bija
9 vai 11 vai 4 vai 14 gadi, viņš bija paklausīgs dēls vai meita. Un šis ir skaistais paraugs, uz ko arī tevi viņš aicina un ko viņš tev arī palīdzēs īstenot. Jā. Un es tāpat arī cenšos un mācos paklausīt viņam vēl savos 20, 30, 40 un tā tālāk visu mūžu. Jā, šis skaistais aicinājums, kas bija Mateja evaņģēlija 11. nodaļā, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Jēzus ilgojas un grib mūs katru atvieglināt, un īstenībā ir svarīgi arī lasīt, ko turpmāk, nākamajā pantā viņš saka. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Un lasīju arī kādos no vaitas darbiem par šo jūgu, kas ir šis jūgs, ka jūgs arī bija šis darbarīgs, ko uzlika vērsim, lai viņam būtu vieglāk veikt šo darbu, un šis jūgs jau arī bija, tā teikt, ierobežojošs, kas veda pa konkrētu ceļu, bet tas bija viņa atvieglojumam. Un ka šis jūgs ir likums, Dieva likums, kas arī mūs paturēs uz šī paklausības un dzīvības ceļa. Lai debes Tēvs mums palīdz, un lai viņš mums palīdz ikdienas censties un cīnīties pēc šīm sekundēm, minūtēm ar viņu, viņa klātbūtnē, jo uzlūkojot, mēs topam pārvērsti. Lai tas iedrošina arī tevi, māmu, kas mūs klausījies, paldies, ka biji kopā ar mums, un tiekamies jau nākamajā reizē, bet pirms tam, lai vēl skan dziesma, kas mūs visus lai iepriecina. Kad palicis viens un salūzis ir tavs gars, tavu prātu, kad nogurums māc, cerībā zudusī. Nezinu cīņas, kas tevi nospiež, nevaru nastu noņemt tev, bet klausies, draugs, ir kāds, kas to visu spēj. Jā, tev, kas rūp, tas rūp arī kungam. Viņš vēlas ņemt to sāpi sev, dot tev mieru, kad skumjas nomāc. Kaut vislielākais prieks, kaut dziļākās bēdas, tu apjucis dzīves steigā. Jā, tev, kas rūp, tas rūp arī kungam. Vai šaubas tev, kā radītājs kungs un Dievs ir pārāk liels un svēts tev, lai palīdzētu? Viņš zin par katru putniņu mazo, redz asras, kuras klusumā krīt. Kaut zinātu, draugs, kā dārgāks par zeltu tu. Jā, tev, kas rūp, tas rūp arī kungam. Viņš vēlas ņemt to sāpi sev, dot tev mieru, kad skumjas nomāc. Kaut vislielākais prieks, kaut dziļākās bēdas, tu apjucis dzīves steigā. Jā, tev, kas rūp, tas rūp
dziļākais prieks, kaut dziļākās bēdas, tu apjucis dzīves steigā, ja tev kas rūp.